kur mēs esam 51. vidusskolas teritorijā. Sava laika šeit nebija žoga, mēs uzliekam žogu, mēs nosiltinājam skolu un mēs uzliekam sava laika tur nelielu arī vingrošanas tādu laukumu. Man būtu kauns teiksim, vispār lietot terminu, ka šis ir sporta laukums. Šī ir vienkārši aizaugusi, nolaista pļava. Ar suņiem var staigāt. Ar suņiem var staigāt, varbūt lieliski, bet sāp sirds par to, ka šī te konkrētajā mikrorajonā dzīvo vairāk tūkstoši iedzīvotāji, un kuriem nav iespējas, teiksim, normāli sevi brīvajā laikā nodarbināt ar sportiskām aktivitātēm. Un man ļoti žēl ir tos skolniekus, un es jūtu viņiem līdz, ka pavasarī vai vasarā vai siltajās rudens dienās viņiem tiešām uz šejieni ir jānāk. To mēs neesmu. No 20. gada tie plāni nav iztenoti. Tādu laukumu, kā šeit, es domāju, futbolu to nekur neredzēja pasaulē. Absolūti nenotiek esošo sporta kompleksa, sporta laukumas apsaimniekošana. Un ja paskatieties uz mūsu, ko zina visvairāk rīdzinieki, centra sporta kvartālu, kas atrodas Krišana Barana pie centra humanitāras vidusskolas, tur ļoti daudz, vai aiztaisītie ciet, vai ar sarkanu lentu, vai ar speciālam ierobežojumu, skrejceļš ir bīstama stāvokli. Un šeit es redzu problēmu Rīgas domē, ko mēs obligāti, kad ienāksim Rīgas domē, pamainīsim. Nav paredzēta nauda uz visu šo sporta iekārtas, sporta infrastruktūru uzturēšanu.